Un šodienas sanāksmē tātad mums ir jāuzklausa vēl 3 korespondētāju locekļu kandidātus. Tas ir medicīnas jomā. Mums būs iespēja dzirdēt mūsu kolēģis Stradiņu universitātes profesors Andris Ķīvītis Urtāns ziņojumu, un ķīmijas jomā tātad kolēģi Giņš Šmits un Kaspars Traskovskis uzstāsies. Tā kā jau ierasts, atgādināšu arī par mūsu reglamentu. Tas ir līdz 20 minūtēm ziņojumam, pēc tam vēl paturot rezervē 10 minūtes diskusijai. Tad mēs kopumā pusotrā stundā varētu šos visus ziņojumus arī uzklausīt, apspriest un iegūt priekšstatu par kolēģiem, kuri pretendē uz korespondētāju locekļu statusu Latvijas Zinātņu akadēmijā. Tieši ķīmijas, šajā gadījumā biologa nav, tie jau runāja agrāk, bet arī medicīnas zinātņu jomās. Tātad, jā, un šī ir pēdējā mūsu sanāksme tieši veltīta potenciālo jauno kolēģu uzklausīšanai. Tālāk jau aicinu jau visus ierakstīt savos kalendāros 27. novembrī paredzēto akadēmijas kopsapulci, kurā tad arī būs balsojums par visu kolēģu jauno amatu ieņemšanu. Tā kā paldies par dalību, paldies kolēģiem, kas arī ziņos, un tad lūdzu dodu vārdu Andai Ķīvītei Urtānei, Rīgas Stradiņu universitātes profesorei. Lūdzu, Anda. Jā, paldies, Mīļš. Es mēģināšu tad dalīties ar prezentāciju. Jā, redzam, vēl nav pilnekrāna režīmā, tagad arī ir pilnekrāna režīmā. Paldies, un tad lūdzu. Jā, paldies, Mīļš, par šo doto iespēju, un es mēģināšu tad 20 minūšu laikā izstāstīt 2 lietas, kā es esmu veidojis savu prezentāciju. Tad sākumā tāds neliels ieskats par mani, un tad tāda viena no pētījumiem, kuras esmu piedalījusies, tāda mazliet plašāka prezentācija, lai radītu priekšstatu par to, ar ko tad zinātnē es nodarbojos. Jā, tātad mani sauc Anda Ķīvīte Urtāne, esmu no Stradiņu universitātes, un šobrīd esmu asociētā profesore un vadu universitātē Sabiedrības veselības institūtu. Par izglītību tūliņ pastāstīšu pēc mirkļa. Tad runājot par mani, jā, es esmu dzimusi mazā miestiņā Ventspils novadā, kuru sauc Pope, un man ir bijis tāds liels gods mācīties izcilās ēkās, gan iegūt vidējo izglītību, gan pamatizglītību tādos arhitektūras pieminekļos. Un jā, šī te Muižas ēka, ko jūs redzat ekrānos, tā ir Popes pamatskola, un ilgu laiku ir tātad celtajā 17. gadsimta sākumā, un ilgu laiku ir piederējusi baronu von Bēru dzimtai. Šī dzimta arī joprojām tur drusku rūpi par Muižas kompleksu, jo komplekss ir diezgan apjomīgs. Un esmu dzimusi zemnieku ģimenē, maniem vecākiem nav augstākā izglītība, bet visu savu dzīvi, visu bērnību es esmu saņēmuši šo te pamudinājumu iegūt augstāko izglītību, droši vien tāpēc, ka viņiem pašiem ģimenes apstākļu dēļ nav bijusi iespēja to izdarīt savas dzīves laikā, un tāpēc man vecāki, es ceru, ir gandarīti par to, ka es to esmu izdarījusi. Un vidējo izglītības ieguvu Ventspils 1. ģimnāzijā, tagad viņu sauc par Ventspils valsts 1. ģimnāziju.
arī arhitektūras piemineklis, ļoti skaista ēka, un kas ir arī celta ģimnāzijas mērķiem 11. gadā. Nu, un tālāk tad mans ceļš jau sākot ar 99. gadu, es iestājos Latvijas Medicīnas akadēmijā. Tā vēl tajā laikā bija, bet drīz vien jau tā tika pārdēvēta par Rīgas Stradiņu universitāti. Mana izglītība visos 3 līmeņos ir sabiedrības veselībā. Man ir bakalaura grāds sabiedrības veselībā šajā universitātē. Turpat arī iegūts maģistra grāds un turpat arī ir iegūts doktora grāds. Atsevišķas doktorantūras sabiedrības veselībā un epidemioloģijā nav, tāpēc doktora grāds man ir medicīnā ar apakšspecialitāti sabiedrības veselība un epidemioloģija. Un mana disertācijas tēma, un arī par ko es stāstīšu visas savas prezentācijas laikā, tā mana pētniecības joma ir cilvēku imundeficīta vīrusu, nu, tā epidemioloģija un tāda sabiedrības veselības perspektīvas. Proti, tad šeit redzam ir promocijas darba tēma, HIV vīrusu iznākuma asociētie faktori, kur es pētīju tad mirstību un nonākšanu līdz aids stadijai šiem cilvēkiem, un kas ir tie faktori, kas to veicina. Un atradas bija interesantas, piemēram, kā arī atrašanās ieslodzījuma vietā. Šie dati Latvijas HIV gadījumu reģistrā ir pieejami, vai cilvēks savas dzīves laikā ir atradies arī ieslodzījuma vietā. Un varbūt ir zināms, ka ieslodzījuma vietās HIV izplatība ir daudz augstāka nekā mūsu sabiedrībā kopumā, apmēram 40 reizes augstāka. Un ir gadījumi, kas ir iegūti arī ieslodzījuma vietās, ka atkarībā no dzimuma šī atrašanās ieslodzījuma vietās var būt arī veselību veicinoša un attālināta aids stadiju un pāragru nāvi. Jā, jo cilvēki no sociālās atstumtības grupām, viņiem gan šī uztura paradumi, gan fiziskās aktivitātes paradumi un citas lietas, gan arī zāļu līdzestība ieslodzījuma vietās ir labāka nekā ārpus tām. Tā kā to es varu ieskicēt, kas bija tāda viena interesanta atrada manā disertācijā. Nu, un tālāk, pēc bakalaura studiju beigšanas, es sāku strādāt nevalstiskā organizācijā ar nosaukumu Jaunatne pret aids. Daudz esmu strādājusi ar jauniešiem skolās par šīm tēmām. Un pēc tam es sāku strādāt, bija savulaik tāda valsts iestāde, aids profilakses centrs, kas šobrīd ir pievienota un apvienota un atrodas slimību profilakses un kontrolas centra kā iestādes sastāvā. Jo tajā laikā bija tāds atsevišķas mazas valsts iestādes katrai, tā kā veselības tēmai, tad šobrīd tā ir viena liela valsts iestāde. Jā. Nu, un tad pēc tam jau no 2007. gada mans ceļš profesionālais, es uzsāku 2007. gadā strādāt Stradiņu universitātē un strādāju joprojām. Jā, kā es minēju, šobrīd vadu Sabiedrības veselības institūtu. Ja es drīkstu 2 vārdos ieskicēt, ar ko mēs nodarbojamies, tad institūts dibināts ir 2017. gadā, un tā pirmā vadītāja un dibinātāja bija profesore Gunta Lazdāne. Un es institūtu sāku vadīt pirms nepilniem 5 gadiem. Un tajā laikā institūts bija veidots kā struktūra vienība universitātē, kas tīri zinātniska struktūra vienība. Tad mūsu vienīgais uzdevums bija veikt pētījums. Tad augstskolu konsolidācijas rezultātā kopš pagājušā gada augusta mums ir pievienotas arī akadēmiskās struktūra vienības. Līdz ar to šobrīd mēs nodarbojamies arī ar studentu mācīšanu, jeb nodrošinām akadēmisko darbu. Un tad šeit var redzēt, šobrīd mēs esam apmēram 100 darbinieki, nepilna laika, 60 darbinieki ir štatā un vēl 40 tādi, kas strādā projektos. Studentu apjoms ir diezgan liels, ko mēs gadā mācām ap 1500 un vadām diezgan daudz, 75 studiju kursus, kas pamatā ir dažādu specialitāšu studentiem sabiedrības veselība un epidemioloģija, pētniecības metodoloģija, globālā veselība, tas ir tas, ko mēs pamatā mācām. Un mēs apkalpojam dažādas studiju programmas studējošos, faktiski visas studiju programmas, ko mūsu augstskola īsteno, tās 40 kopskaitā, kas nonāk mūsu struktūra vienībā.
Jā, un tad esam piesaistījuši kopš pastāvēšanas vairāk kā 13 miljonus. Un šobrīd šeit ir rakstīts, jo mēs reiz gadā atjaunojam šo statistiku. Šobrīd šeit ir rakstīts, ka mēs vadām 11 projektus, bet šobrīd ir jau 15. Nu tā. Tāda, jā, par tādu manu akadēmisko zinātnisko darbību Hirša indeks ir 10, un publikācija šobrīd ir drusku vairāk kā 56. Man ir arī 3 apbalvojumi, 2 no veselības ministrijas un 1 no izglītības un zinātnes ministrijas, par ko es jūtos ļoti pagodināta. Un, tā kā mans prezentācijas nosaukums un vispār sabiedrības veselības joma kā tāda, mēs esam ļoti tādi orientēti jau no bakalaura studijām uz sabiedrisko tādu labumu, uz sabiedrības veselības paaugstināšanu. Un tā mans prezentācijas nosaukums līdz ar to tīri loģiski ir no zinātnes un uz praksi, jo tiešām faktiski visi pētījumi, ko mēs veicam sabiedrības veselības un epidemioloģijas nozarē, viņi visi ir ar mērķi palīdzēt valstī veidot zinātnē balstītu politiku un pēc tam uz šīs politikas balstītu praksi arī. Un līdz ar to es ļoti cieši sadarbojos jau ilgus gadus ar dažādām ministrijām. Pamatā, protams, ar veselības ministriju. Šobrīd esmu valsts galvenā speciāliste tieši sabiedrības veselības izglītošanas jomā. Bet es esmu arī Covid laikā, man bija tas gods piedalīties šajā te akadēmiskās vides ekspertu grupā par Covid jautājumiem, un esmu arī azartspēļu komisijas, tādas azartspēļu pamatnostādņu izveidas grupā strādājis Finanšu ministrijā. Tas tādā ļoti tiešā veidā tā zinātne nonāk pie politikas veidotājiem. Un tad, jā, kādas atlikušās minūtes par vienu no pētījumiem, ar ko es tiešām lepojos un kam ir šobrīd turpinājums arī valsts pētījuma programmas ietvaros, tad tas bija HIV-veras projekts, jeb Eranet projekts par HIV matemātisko modelēšanu. Un, kā es teicu, šim projektam ir turpinājums. Parādīšu vienu slaidu par to, kurš noslēgsies šī gada decembrī, un es ieskicēšu jau nepublicētos pirmos rezultātus. Tad šī projekta mērķis, kā mēs zinām, HIV infekcijā, infekcijas sākumā, kamēr cilvēks nav nonācis aids stadijā, viņai nekādu simptomu nav. Un liela problēma HIV jomā ir tas, ka, ja cilvēkam nav sūdzības, tad viņš pie ārsta negriežas. To, vai cilvēkam ir vai nav HIV no tādām vienkārši, piemēram, asinis ainas nevar pateikt gluži, varbūt tur kāds aizdoms par to, bet ir jāveic speciāls tests, HIV tests, lai pateiktu, vai HIV ierosinātājs ir organismā. Un dēļ šīs simptomu nesamības cilvēki šo testu neveic. Ja vien viņam nav labas zināšanas par to, kā HIV var un nevar pārnest, kā viņu var iegūt, un ja viņam nav aizdoms, ka viņa uzvedība, piemēram, seksuālā, ir bijusi kaut kādā mērā riskanta, citiem vārdiem, ka viņš grieztos pie ārsta epidemioloģiska indikācija dēļ. Un tas nozīmē, ka liela daļa šo cilvēku staigā, dzīvo savas dzīves, nezinot to, ka viņi ir HIV inficēti, un nevar saņemt attiecīgu ārstēšanu. Un tad, lai mēs saprastu, cik liels apjoms tad ir ar šiem cilvēkiem, ja mēs saprotam, cik liels apjoms ir ar šiem nediagnosticētiem cilvēkiem, tad mēs attiecīgi varam virzīt valsts šo sabiedrības veselības politiku un praksi, lai intensificētu šo cilvēku atrašanu un palīdzības sniegšanu viņiem. Un tāpēc šī projekta mērķis, un tās ir tādas matemātiskas metodes, šī projekta mērķis bija šo nediagnosticēto daļu noskaidrot. Un projekta rezultātā tad vadošais partners projektam bija Inserim institūts Francijā, Parīzē, kur liels gods ar viņiem sadarboties, jo šis institūts bija arī viens no tiem, kas piedalījās pašos HIV pirmsākumos, arī HIV un AIDS definēšanā, atklāšanā. Un tad kopā ar viņiem mēs šos aprēķinus veicām, šo matemātisko modelēšanu, parādīšu rezultātus 2 slaidos. Un tā publikācija ir žurnālā AIDS, kas ir mūsu nozarē, HIV nozarē, faktiski prestižākais žurnāls. Tāpēc man par to ir tāds lepnums, ka mums izdevās šajā žurnālā iekļūt.
Mazliet tajā metodoloģijā es neiedziļināšos, nerādīšu tās visas daudzās formulas, bet tad, kā tas notiek, tā ir tāda back calculation metode, jeb atpakaļ rēķināšanas. Šo modelēšanu veids balstoties uz valsts reģistra datiem, un mūsu HIV gadījuma valsts reģistra datu bāze ir ļoti laba. Citās ir valsts, kur reģistrē tikai AIDS gadījums, kur HIV gadījums nemaz nereģistrē, bet tad mums ir reģistrs. Tajā ir informācija arī par šo transmisijas ceļu, kā cilvēks ir iegūst šo HIV infekciju, vai tas ir seksuālā ceļā vai, teiksim, narkotika injicēšanas ceļā, jo tas ir būtiski, jo katrā no šiem ceļiem infekcija izplatās ar atšķirīgu intensitāti. Lūk, un tad šie aprēķini tiek balstīti zinātniskajā literatūrā. Tad mums ir pieejami valsts reģistrā dati par veselības stāvokli, par infekcijas attīstības stāvokli diagnosticēšanas brīdī. Līdz ar to mēs varam uzmodelēt, kas būtu bijis tas gads, kad viņš varētu būt bijis inficējies, atkarībā no tā, kāds tas veselības stāvoklis ir šobrīd. Un balstoties arī uz to transmisijas ceļu un uz šo infekcijas lipīgumu, ir zināms apmēram, teiksim, cik katrā transmisijas ceļā dzīves laikā cilvēks var inficēt citus cilvēkus, un šādā veidā, ievietojot tos tādā aprēķina modelī, šo modelēšanu var veikt. Jā, modeļi ir atkarīgi, protams, no datu kvalitātes, un arī HIV reģistrā ir iztrūkstoši dati, piemēram, par to pašu transmisijas ceļu vai CD4 šūnu skaitu diagnosticēšanas brīdī vai vīrusu slodzi, bet tad šie dati tiek, es nezinu, kāds ir latviski pareizais termins, angļu valodā tas ir imputation, jeb aizstāšana tā varētu būt. Tā kā balstoties uz pārējās datu bāzes datiem, šī iztrūkstošā informācija tiek aizvietota. Lūk, un kas ir tas, ko ir izdevies noskaidrot? Tad labajā kreisajā stūrī šeit var redzēt, kādi ir tie diagnosticētie gadījumi. Un šeit var redzēt, šie aprēķini ir līdz 2016. gadam, un šeit var redzēt, ka valsts reģistrā 16. gadā ir reģistrēti 365 gadījumi. Bet tad, ja mēs ieliekam modelī un mēģinam uzmodelēt, cik šajā gadā bija patiesībā gadījumi, pieskaitot klāt šos nediagnosticētos, tad tas ir tas grafiks, kas ir apvilkts šobrīd, kas ir augšējā kreisajā stūrī. Zilie rimbulīši ir Igaunijas dati, jo šis pētījums bija arī Igaunijā, un Latvijas dati ir šie sarkanie. Un šeit mēs varam redzēt, ka 16. gadā tas patiesais gadījumu skaits, pieskaitot klāt arī nediagnosticētos, ir pāri par 400. Tā kā vienā gadā vien jau ir kāds 100 cilvēku apmēram, kas varētu būt nediagnosticēti. Tā, un kas izskatās diezgan loģiski, jo šeit mēs esam veikuši to, ko sauc par datu triangulāciju, respektīvi likt kopā to mūsu pētniecisko atradi ar to fona informāciju, kas mūsu valstī ir par ārstēšanu, par profilakses metodēm, piemēram, par šķirču apmaiņu, kas ir šie divi pirmie grafiki, atkal zilie rimbulīši ir Igaunijas dati un sarkanie ir Latvijas. Un šeit var redzēt, ilgus gadus līdz 2008. gadam vadošais transmisijas ceļš Latvijā bija narkotika injicēšana, un tad līdz ar to ļoti svarīga ir šī šķirču maiņa narkotika lietotājiem. Un te var redzēt, ka tie zilie rimbulīši, tad igauņu skaitļi, cik daudz viņi izsniedz šķirces narkotika injicētājiem, tas apjoms ir daudz lielāks nekā ir Latvijā. Respektīvi, mēs esam izdalījuši par mazu šķirču, lai apturētu to infekciju. Un tas B grafiks mazliet pa labi, tas ir metadona terapija, jeb opioīdu aizstājēja terapija, kas arī tad cilvēks lieto narkotiku perorāli, un viņam nav jāinjicē un jāinficējās un jāizplata infekcija tālāk. Un tas pats ir arī par šo grafiku, kas ir ārstēšanas dati. Šeit mēs arī varam redzēt, ka šī zilā krāsta, tad ārstēšanas pārklājums ir daudz augstāks nekā Latvijā. Latvijā šobrīd arī apmēram puse no HIV inficētiem cilvēkiem saņem ārstēšanu tikai. Kas būtu, tad līdz ar to mēs varam secināt, ka visticamāk, tā mūsu izplatība mūsu valstī ir lielāka nekā Igaunijā, piemēram, un šī nediagnosticētā dēļ varētu būt atbilstoši liela. Un tad mums sanāca tolaik tā, ka apmēram 2000 cilvēki ir nediagnosticēti, kas tajā gadā bija apmēram, ka katrs trešais ir 30% no tiem cilvēkiem, kas patiesībā ir inficēti, savu diagnozi nezina.
Kas arī varētu būt loģiski, jo, ja mēs paskatāmies, kāda ir HIV testu veikšanas rādītāji uz iedzīvotāju skaitu, tad Latvijā viņi ir zemāki nekā Igaunijā, nekā Francijā. Lūk, tad vēl tāds pēdējais tas ieguvums, par kuru es pastāstīšu no šī pētījuma, bija, tad šeit mēs rēķinājām arī laiks, cik ilgs laiks paiet no inficēšanās brīža līdz diagnozei, jo tas ir tas laiks, kad cilvēks nezina savu diagnozi, nesaņem ārstēšanu un var viņu izplatīt šo infekciju tālāk. Un te mēs varam redzēt, ka īstenībā vissliktākā situācija ir heteroseksuāliem vīriešiem, ja tad sarkanais stabiņš ir Latvijas dati, kur mēs redzam, ka no inficēšanās brīža līdz diagnozei paiet 5 un vairāk gadi. Un Igauniem ir arī drusku zemāks, tomēr tas rādītājs, bet līdzīgs, bet lai saprastu, kā tas ir, teiksim, Beļģijā, šis te skaitlis ir mērāms mēnešos, nevis gados. Ja? Līdz ar to viņi noķer šos gadījumus ātri, piedāvā ārstēšanu, ja? Un saīsina to laiku, kura laikā infekcija var izplatīties tālāk. Jā, un kāpēc ir svarīgi? Tad, ja cilvēks neveic šo testu, viņš nezina savu statusu, viņš nesaņem ārstēšanu, droši vien ir zināms, jā, ka šī antiretrovirālā terapija ne tikai pagarina mūža ilgumu un cilvēks dzīvo normālu dzīvi, tāpat kā mūža ilgums nesaīsinās salīdzinot ar cilvēkiem, kuriem HIV infekcijas nav. Šobrīd ārstēšana ļoti laba, bet šī terapija arī izslēdz infekcijas nodošanu tālāk. Tas ir tāds tā kā ārstēšana, kā profilaks princips. Tad mums ļoti vajag viņus tos visus cilvēkus atrast, piedāvāt ārstēšanu, un tas ir vēl viens veids, kā apturēt infekciju. Ne tikai, teiksim, prezervatīvu vai šļirču maiņa, tā ir arī ārstēšana, ja, kas šo infekciju aptur. Lūk, un ir starptautiska ANO institūcija UNAIDS, jeb apvienoto nāciju organizācijas programma cīņai pret AIDS, kur ir pasludinājusi, ka līdz 2030. gadam būtu jābūt šādiem rādītājiem, ja, ka gandrīz 100%, jeb šī gadījumā 95% cilvēku, kuri ir inficēti, viņi savu diagnozi zina, tad 95% no tiem, kas zina procenti, saņem ārstēšanu, un 95% no tiem, kas saņem ārstēšanu, ir līdzestīgi, un viņu vīrusu slodze ir nenosakāma, kas nozīmē nespēju nodot infekciju tālāk. Tad no šī pētījuma izriet, ka šis pirmais skaitlis mums nav 95, bet mums ir 70 vai drusku mazāk. Tad mēs šo mērķi izskatās, ka mēs varētu nesasniegt līdz 2030. gadam. Un tad, ja par to praksi, tad zinot to, ka 2000 cilvēki ir nediagnosticēti, mēs kopā ar biedrību Agihas, kas ir pacientu organizācija, HIV pacientu organizācija, izstrādājām un kopā ar profesoru Stūri Guntu un ar ģimenes dakteri Jevgeniju Bondinu tādu apmācību programmu ģimenes ārstiem, jo ģimenes ārsts ir tas pirmais, kontaktpunkts, kas varētu cilvēkam rekomendēt veikt HIV testus. Jā, jo mums ir tādi anonīmi testēšanas punkti, vairāk kā 20 Latvijā, kas strādā diezgan intensīvi, bet ja mēs paskatāmies uz to testu daļu, kas ir ārsta nosūtīta HIV testēšana, tas cipars ir ļoti maziņš. Un, lai kāpinātu šos te ārstu nosūtījumus, mēs vairāku gadu garumā esam apbraukājuši visu Latviju. Šeit var tad kreisajā pusē ir materiāls ģimenes ārstiem, kur ir tādi ātras vadlīnijas, kurus cilvēkus testēt, pie kādām arī klīniskiem simptomiem, kad šis HIV tests ir vajadzīgs. Un pa labi var redzēt 3 plakātus uz pilsētām, uz kurām mēs devāmies. Un, šī ir pagājušā, nepilns gads ir pagājis kopš šīs kampaņas. Tā kā visu laiku mēs piedalāmies tādās testēšanas, intensificēšanas kampaņās. Šeit labajā pusē var redzēt mākslinieces Elites Patmalnieces apgleznotu testēšanas istabu vienā no lielveikaliem Rīgā. Un šajā fotografijā, kas ir kreisajā stūrī, tur ir šī masu mēdīju kampaņa, mēdīju informācija ar aicinājumu iedzīvotājiem nākt uz šo testēšanas istabu un ātri, anonīmi 15 minūšu laikā uzzināt savu HIV testu rezultātu. Un šīs ir tikai tādas dažas aktivitātes, ko mēs esam veikuši kopā ar pacientu organizācijām un kopā ar slimību profilaks un kontrols centru. Un tad es teicu, ka šim pētījumam ir turpinājums, tad šie dati mums bija līdz 2016. gadam, tomēr 10 gadi ir pagājuši, un tajos aprēķinos ir izmantot dati līdz 10. gadam, tad mēs pielikām vēl 10 gadu datus klāt.
Un rīt mums ir zinātnieku brokastis Stradiņa universitātē, kur mēs pirmo reizi šos pētījumu rezultātus rādīsim, jo projekts noslēdzās decembrī. Un tad tas, ko mēs šobrīd redzam, ir jā, ka ja mēs skatāmies par šo diagnosticēšanas laiku, tad nu, no inficēšanās līdz diagnozei, tad izskatās, ka, piemēram, narkotika injicētāju vidū mums ir izdevies šo laiku saīsināt, ātrāk uzķert tās infekcijas. Un tas pats ir ar vīriešiem, kam ir seks ar vīriešiem, kas ir tas labajā pusē, tie grafiki. Arī tur to laiku mums ir izdevies saīsināt. Un kopumā šobrīd izskatās, ka mums ir nevis 1800 nediagnosticēti gadījumi, bet ap 990, kas veido 14% no visiem tiem cilvēkiem, kam varētu būt HIV infekcija mūsu valstī. Jā, nu šeit es ieliku vienu citu publikāciju, kur mēs tad ietekmējam ne tikai Latvijas politiku un praksi sabiedrības veselībā, bet šeit ir kopā ar sadarbības partneriem no Eiropas narkotika aģentūras ir publikācija, kas ir ietekmējusi arī ieslodzījumu vietu politiku Eiropā kopumā. Un tad mēs esam ņemti vērā šajā politikas plānošanas dokumentā par tādu veselību veicinošu penitenciāro sistēmu, arī kontekstā ar HIV un C hepatītu. Nu tā, es mazliet pārvilku laiku, par ko es atvainojos, bet tas no manas puses viss. Paldies! Jā, paldies, paldies tiešām par ļoti aktuālo un nozīmīgo arī priekš mūsu sabiedrības dzīves kopumā ziņojumu un darbu. Kolēģi, ir kādi jautājumi profesorai Ivitei Ortānei? Vai, ja es Pēteris ir ieslēdzis un arī profesora Gardovska ir ieslēgusi kameru, tad laikam profesora Gardovska bija pirmā. Dats, lūdzu, jums. Jā, kolēģi, es tiešām ilgus gadus strādāju kopā ar Antu Ķīvītu Urtāni, un man ir liels prieks par tādu radošu izaugsmi, un vienmēr gribās zināt, jo katrs jau strādā savā sektorā un tad satiekās kādos punktos. Nu, kādas ir tās nākotnes ieceres, un varbūt jūs varat nosaukt tādas top 3 lietas, kas sabiedrības veselībā būtu aktualizējamas un risināmas. Jā, paldies, Mīš, par jautājumu. Man ļoti patīk šī HIV un atkarību zinātne, bet jāsaka, ka tās manas pētnieciskās intereses, diemžēl, nākas pielāgot tam, kur pētniecībai ir nauda. Un HIV infekcija, kā saka profesors Uga Dumpis, šobrīd jau ir visi līdzekļi pieejami, lai jauno inficēšanās gadījumu skaits būtu 0. Mums ir profilakse, mums ir terapija. Tas, ka HIV ir ļoti izplatīts joprojām Latvijā, tas diemžēl, vai ne, par laimi nenozīmē, ka tas ir aktuāls Eiropā, un tādās Eiropas prioritātēs, sabiedrības veselības prioritātēs HIV infekcija ir pazudusi. Mēs viņu uzskatām par diezgan atrisinātu sabiedrības veselības problēmu, tāpēc tās top prioritātes šobrīd, un ko es redzu, kas noteikti būs tuvākos 5 un 10 gadus, ir onkoloģiskās saslimšanas, ir sirds un asinsvadu saslimšanas. Šīs 2 lietas ir tās, ko mēs redzam Horizon uzsaukuma prioritātēs, jā, un sabiedrības novecošanās rezultātā, šīs noteikti būs tās prioritātes, jā. Tāpēc arī mani jaunākie projekti ir šajās tēmās. Jā, ļoti patīkama atbilde, bet es gribētu vēl rosināt arī sabiedrības veselības jomā domāt un arī visiem pārējiem zinātniekiem domāt par mūsu jauno paudzi, un veselības sākās bērnībā, un visi, ko mēs arī nedarītu vēlākā vecumā, var būt mazāk vai vairāk efektīvs, bet ļoti efektīvs lietas ir viss, ko mēs iegūtam bērnu veselībā. Tā kā es aicinu profesori pievērsties šim virzienam un arī pārējos kolēģus mudināt, padomāt, ko katrs savā nozarē var darīt bērnu veselības jomā, jo tā ir mūsu nākotne. Tas ir taisnība. Tad, kad es minēju tās kroniskās slimības, tas attiecas arī uz bērnu populāciju, respektīvi tas, kur mēs strādājam, ir šī primārā profilaks. Un tajos Horizon prioritātēs, tad, kad mēs runājam par sirds un asinsvadu slimībām un onkoloģiskām slimībām, parādās primārā profilaks bērnu populācijā. Tā kā bērni arī ir
to pasākumu prioritāro ietvaros, kas preventē šīs slimības. Jā, tā kā tas ir nozīmīgi patiešām, jā. Jā, paldies, lai veicas vēlēšanās. Es atbalstīšu jūs. Paldies, Mīš. Paldies, profesor. Jā, Pēters Trapencieris, lūdzu. Paldies. Andā, pastāsties, jūs Covid laikā vadīja projektu, lielu projektu, LZP projektu. Kā tas sasaucās kopā ar HIV pacientiem vai Covid blaknes, kas ir diezgan būtiskas, kā viņas atstāja iespaidu uz HIV slimniekiem? Jā, paldies, Mīš. Tā tiešām ir aktualitāte. Šīm pacientu organizācijām, kas apvieno cilvēkus, kas dzīvo ar HIV infekciju, viņiem pat bija vesela atsevišķa. Viņiem reizi gadā ir tāda kā vasaras nometne, kur aicina speciālistus, kur viņi var uzzināt kaut ko vairāk par savu veselību un rūpēm par savu veselību. Un es biju šādā vienā vasaras skolā tieši stāstīt arī par HIV un Covidu. Jāsaka, Latvijā mēs nepiedzīvojām, paldies Dievam, tādu īpašu mirstības uzplaukumu tieši HIV inficēto populācijā. Tas nebija novērojams, jo tiešām liela daļa šo cilvēku ir tādi ļoti apzinīgi un tiešām tur to rūp par savu veselību un bija ļoti līdzjūtīgi arī epidemioloģiskiem ierobežojumiem un tā. Tā kā nevarētu teikt, ka šī bija tā grupa, kas cieta visvairāk. Jā. Bet, protams, ka viņi tika motivēti attiecībā uz vakcināciju. Kā imunsupresēti cilvēki, protams, ka bija liela prioritāte un īpaši šīm organizācijām tika sūtīti šie pamudinājumi vakcinēties. Jā. Bet tāda mirstība, paldies Dievam, nebija. Jā, nebija tās sekas tik dramatiskas, kā mēs baidījāmies. Paldies! Jā, ja drīkst, arī es vienu jautājumu vēlētos. Ļoti daudz tomēr visus šos epidemioloģiskos rādītājus ietekmē arī mūsu ģenētiskais fons. Un ir vairākas epidemioloģisku pētījumu grupas, kas ir tieši saistītas ar ģenētisku predispozīciju vienai vai otrai saslimšanai. Tāpat HIV gadījumā tur var būt konkrētas mutācijas, tur hemokīna receptoru gēnu un tādās līdzīgās situācijās. Sakiet, vai jūs sadarbojaties arī salīdzinot, cik tālu tas ir iespējams, jo tev atkal ir personu datu aizsardzība mums priekšā, bet tātad šo epidemioloģisko datu kaut kādai korelācijas iespējai ar genoma datu bāzēm un arī ar tiem ģenētiskiem datiem, kur aizvien vairāk arī to pašu, ko profesors Gardovskis minēja, tātad to pašu bērnu onkoloģisko saslimšanas gadījumā tur ļoti nāk iekšā ģenētiskie dati. Vai ir iespējams šeit kādus saskars punktus rast? Absolūti. Tādi ģenētiskie pētījumi ir bijuši jau tajā laikā, kad es rakstīju disertācijas. Disertācija aizstāvēja 2013. gadā, kas parādīja, piemēram, to, ka ir atsevišķas iedzīvotāju grupas, kas pret šo infekciju nav uzņēmīgas. Ja, tad ir pat individi, kuri, neievērojot nekādus drošības pasākumus attiecībā uz HIV infekciju, viņi vienkārši nevar inficēties, jo trūkst šo receptoru, pie kuriem vīruss var piestiprināties mūsu imunitātes šūnām. Tādi cilvēki ir. Ja mēs par pasaules pētījumiem runājam, Latvijā tāda pētījuma, kur ir mēģināts šīs ģenētiskās predispozīcijas noteikti, es neesmu dzirdējusi. Nē, bet tādi saskars punkti ar daudzām nozarēm ir iespējami, un Latvijā šī iespēja ir ļoti maz izmantota. Piemēram, tas, ko es zinu šobrīd, kolēģi neirologi, psihiatri, kolēģi psihologi, viņiem ir ideja un ir uzsākts darbs pie pētījuma, kur varētu pētīt šo HIV inficēto cilvēku tādu predispozīciju attiecībā uz demenci, jo šie cilvēki arī noveco.
Ir dati, kas rāda, ka viņiem šīs kognitīvās spējas varētu sarukt ātrāk. Tā kā šāds saskares punkts un tāds jauns virziens sadarbībā ar neiroloģijas un psihiskās veselības jomas profesionāļiem Latvijā tiek uzsākts. Jā, bet par ģenētiskiem pētījumiem Latvijā neesmu dzirdējusi. Ir iespējams, nav izmantot šis potenciāls. Jā. Paldies. Vai kolēģiem vēl būtu kādi jautājumi, vai kāds varbūt vēlētos izteikt kādus viedokļus par profesors Ķivits Urtāns darbu un ieguldījumu visumā šajā medicīnas zinātņu jomā? Profesors Gardovski jau visnotaļ silti izteica labus novēlējumus, un no mūsu puses arī tad ceram, ka jums viss izdosies un balsojums būs labvēlīgs. Tā kā paldies par ziņojumu, paldies par atbildēm, un nākošajam vārdu tad dodu Gintam Šmitam. Lūdzu. Labdien! Jūs dzirdat mani? Jā, dzirdam. Jā. Dzirdam, pagaidām prezentāciju neredzam, bet jau redzam, ka Orgsintēzes institūts šeit ir pārstāvēts un redzam jau pilnekrāna režīmā. Tā kā lūdzu. Jā, paldies. Jā, labdien, es esmu Gins Šmits un paldies par iespēju prezentēt savus rezultātus. Jā, doktora grādu es iegūstu Rīgas Tehniskajā universitātē, un kas droši vien sagadīšanās, ka arī nākamais runātājs profesors Traskovskis ir mans kursbiedrs, tā kā jā, maza pasaule. Jā, un pēc tam es devos pēcdoktorantūras studijās uz Šveici, un tad atbraucu atpakaļ un turpināju iesākt to un sāku jaunas lietas. Jau 20 gadus esmu Organiskās sintēzes institūtā, un šobrīd esmu laboratorijas vadītājs, un mūsu komandā ir kopā 13 cilvēki, no kuriem 8 patstāvīgie un 5 studenti. Un esmu arī pašreiz asociētais profesors Rīgas Tehniskajā universitātē. Par pētījumiem, par mūsu laboratoriju mums ir divi darbības virzieni. Viens ir publiskā pētniecība un, protams, kontrakta pētniecība, par kuru es, diemžēl, nevaru stāstīt, jo tas ir konfidenciāli. Bet, kas attiecas uz publiskajiem projektiem, tad mums ir 3 darbības virzieni - medicīnas, ķīmija, metodoloģija un biomateriāli. Un nedaudz sīkāk varbūt par šo te medicīnas ķīmiju. Jau kādu krietnu brīdi esam iesaistīti riboslēdžu ligandu meklējumos, kas potenciāli varētu novest pie jauna tipa antibiotikām. Tāpat esam bijuši iesaistīti arī procesa ķīmijas projektā sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem, kā arī Covid laikā meklējām jaunas zāļvielas koronavīrusiem valsts pētījuma programmas ietvaros. Un arī jau diezgan sen darbojamies šeit pretvēža preparātu lauciņā, un šobrīd strādājam pie jaunām citotoksiskām zāļvielām, kuras varētu izmantot antivielu zāļvielu konjugātu terapijā, kas ir tāds moderns terapijas veids, kas aizvien vairāk un strauji attīstās pasaulē. Par biomateriāliem mēs sadarbībā ar profesoru Jaunzemu šeit lauciņā esam jau diezgan sen un esam veiksmīgi ieviesuši vairākus projektus un esam izveidojuši arī jaunu uzņēmumu Printimed. Es esmu viens no līdzdibinātājiem, kurš nodarbojas ar šo te sākotnēji fundamentālo izstrāžu komercializāciju. Un par šo mēs arī pagājušā gadā ieguvām Zinātņu akadēmijas apbalvojumu kā vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 24. gadā. Un tad nedaudz sīkāk varbūt par metodoloģiju, par to, kas ir, jāsaka, laikam man sirds lieta. Tiešām viens no tiem virzieniem ir dabasvielu totālā sintēze, jeb dabasvielu iegūšana laboratorijā. Un par šiem pēdējiem gadiem mēs esam ieguvuši diezgan, faktiski uzsintezējuši daudz dažādu dabas vielu, gan indolu alkaloīdus, gan šos te pirolobenzdiazepīnus, kas ir ļoti citotoksiski vēžu šūnu līnijās, gan arī citas vielas. Un
ļoti tāds nesens, bet tā pašā laikā ļoti produktīvs virziens sadarbībā ar mūsu institūta kolēģi Čins un Pānu. Mēs esam pievērsušies arī jaunu dabas vielu, šajā gadījumā peptīdu izolēšanai, un šogad jau mums par šo tēmu ir jau 3 publikācijas. Bet atgriežoties pie totālās sintēzes un sirdslietām, jau kopš maģistrā studijām man ļoti ir ieinteresējusi šī te Ailena-Klaisena sigmatropā pārgrupēšanās. Un tas ir tāds diezgan interesants vingrinājums tīri no tāda akadēmiskā skatu punkta, jo, ja mēs te pazīmējam, un tas ir tas, ko mums tiešām patīk darīt, pazīmēt un padomāt, ko mēs jaunu varētu atklāt. Tad, ja mēs paskatāmies, tad ir faktiski 4 pozīcijas, kurās mēs varam salikt aizvietotājus. Un tad, piemēram, ja mēs saliekam 3 šos te, kas iekrāsot ar sarkanu, tad faktiski mums ir viens hirālais centrs, kurš produktā tiek izdzēsts, savukārt tas inducē 2 jaunus. Bet, ja mēs paņemam šo te hirālo centru nodzēšam, tad īstenībā mēs nonākam līdz ahirālam substrātam, kurš pārgrupēšanās rezultātā dod potenciāli 2 jaunus stereocentrus. Un tas, ko mēs jau sen domājām, un arī, kam mēs pievērsāmies, respektīvi jautājumam, kas būtu, ja mēs paņemtu hirāla bora reaģentu šajā te pārgrupēšanās reakcijā, vai mēs varētu no ahirāla substrāta faktiski iegūt hirālu produktu ar 2 jauniem stereocentriem. Un, ja mēs pazīmējam tālāk, mēs varam uzzīmēt arī ciklu, un tas mūs noved jau pie tādiem faktiski ļoti prominentiem būvblokiem, kas ir piperidīni, kas ir viens no visbiežāk sastopamajiem struktūra elementiem jau no zāļvielu molekulās. Un varbūt pārskrienot pāri dažu gadu darbam, šis koncepts tik tiešām strādā. Un mēs no ahirāla laktona, kas ir šis 11A, kombinējot attiecīgo bāzi un šī te bora reaģenta enantiomēru, varam iegūt visus 4 piperidīnu, faktiski visus 4 stereoizomērus, ko mēs saucam par totālo stereokontroli. Un tad nākamais solis, protams, kā jau es minēju, šis struktūra elements ir sastopams daudzās dabas vielās, no kurām, jā, iespējams, dažas pat ir dzirdētas, un šīm te vielām piemīt ļoti plašs spektrs ar farmakoloģiskajām aktivitātēm, bet tas jautājums, protams, bija, kā tad mēs varam šo te būvbloku inkorporēt dabas vielās. Un tad mēs atradām, ka to salīdzinoši vienkārši var izdarīt, bet šeit mēs sākām ar modeļu vielu, kas ir šis merohinēns 6, ko var iegūt no hinīna, un to vispirms alkilējot un oksidatīvi ciklizējot. Mēs varam, veiksmīgi šos te piperidīnu būvblokus inkorporēt indola alkolīdu pamatstruktūrās, un tad šeit mēs arī to pirmo dabas vielu indola sērijā nopublicējām. Un tad jau tālāk mēs gājām ar mūsu būvblokiem, ko mēs ieguvām Ailena-Klaisena pārgrupēšanās reakcijā un arī veiksmīgi inkorporējām šajās te indolā dabasvielu pamatstruktūrās un ieguvām šos te alkolīdus sicirikīnu un dihidrotsicirikīnu, kas ir oriģināli izolēts no šīs te rožainās katarantes, kur mēs redzam ekrāna augšējā malā. Un šobrīd mēs līdzīgā veidā strādājam arī pie ļoti aktīva un ļoti interesanta pretvīrusu vielas emetīns. Šo mēs arī nesen uzsintezējam un turpinām pētījumus šajā virzienā. Otrs tāds virziens no metodoloģijas, kas ir mūsu laboratorija, ir katalīze. Un tas faktiski sākās kā sadarbība ar industriju, bet kas pārauga arī tādā fundamentālā pētniecībā, respektīvi mūsu sadarbības partneris Aldexchem nesen nopatentēja šādus te triarilborāna katalizatorus, kuri īstenībā atrisina, vai vismaz pa daļai atrisina tādu organiskās ķīmijas diezgan fundamentālu problēmu, kas vēsturiski ir bijusi, ir proti esteru
reducēšanu līdz attiecīgiem aldehīdiem, kas parasti ir ļoti kaprīza reakcija un nevienmēr izdodas vienā stadijā. Šajā gadījumā vispirms šis esteris 16 tiek hidrosililēts, un šis silacetāls ir salīdzinoši labils, ko var viegli nošķelt un pārvērst par attiecīgiem aldehīdiem. Mums bija izdevība strādāt ar šiem katalizatoriem, un mēs nesen šos pētījumus arī nopublicējam, ka īstenībā diezgan daudz dažādus substrātus, polifunkcionālus, iespējams hidrosililēt un tad attiecīgi arī pārvērst par aldehīdiem. Tā skaitā arī, kas līdz šim nebija zināms, arī aminoskābju atvasinājumi, kas ir šajā apakšējā rindā, arī tos iespējams hidrosilēt, bet katalizatora iekrāms gan ir mazliet lielāks. Un, protams, kā gan bez totālās sintēzes, mēs nodemonstrējām, ka šo te hidrosilēšanu kombinācijā ar vitiga olefinēšanas reakciju iespējams izmantot šādu te polinepiesātinātu dabas feromonu iegūšanai, un šī bija līdz šim literatūrā īsākā šī te feromonu sintēzes metode. Un mēs arī parādījām, ka šo te sililacetālu, šajā gadījumā 61, iespējams patiešo izmantot reduktīvai aminēšanā, un mēs tādējādi ieguvām, kā tīri proof of concept, ieguvām šo te zāļu vielu haloperidolu. Domājot par šo te hidrosililēšanu, mēs domājam, vai mēs varētu uztaisīt kaut ko, kas saucas tāds suicidālais sililacetāls, respektīvi sililacetāls, kurš būtu pietiekami stabils, lai nesabrukt līdz aldehīdam, bet tajā pašā laikā pietiekami labils, lai to protiskā vidē varētu nohidrolizēt līdz aldehīdam, faktiski kurš pats hidrolizētos mitruma klātbūtnē. Un tā pēc nelielas optimizācijas mēs atradām, ka ar dimetilchlorsilānu mēs varam iegūt šādu te sililācetālu 4, kuram, kā mēs redzam, ir silicijas chlors saite, kurā mitruma klātbūtnē hidrolizējas, dodot sālskābi, kura tad nošķeļ attiecīgi šo te acetālu līdz aldehīdam. Un padomājot soli uz priekšu, mums ienāca prātā, ka varbūt mēs varam šo te reakcijas maisījumu dzēst ar spirtu vai tiolu, un tādējādi mēs varētu iegūt attiecīgos tioacetālus vai acetālus. Un šis te koncepts mums par lielu prieku tiešām strādā. Substrātu klāsts, ko mēs šeit redzam, ir salīdzinoši plašs. Tas strādā arī heterociklos, tas strādā arī amīnos, pie nosacījuma, ka mums jau ir tāda pietiekami robusta aizsarga grupa, kā tozil grupa. Mēs arī varam iegūt dažādus acetālu motīvus, arī cikliskus, kā jūs minējat, tioacetālus. Un kas bija interesanti un diezgan neraksturīgi organiskai ķīmijai, jo kā varbūt kolēģiem, kuriem ir bijusi vairāk saskarsme no organiskās ķīmijas laboratorijā, dažreiz ir ne tās patīkamākās smakas, bet, kā izrādījās, daudzi no šiem te acetāliem ir zināmas smaržvielas, un tad diezgan bieži šī te projekta laikā mums laboratorija smaržoja pēc ziediem, augļiem. Jāsaka, arī viens no acetāliem, šis te pašā apakšā, kas ir ar tioētera funkciju, bija ar tādu ārkārtīgi spēcīgu izteiktu vecu kāpostu aromātu, bet tas jau ir tas, kas padara ķīmiju skaistu. Jā, un šos te pētījumus mēs arī nopublicējām šogad. Un tad tas īsumā viss par mūsu pētījumiem. Paldies maniem možajiem kareiviem, kolēģiem laboratorijā, kur rokām šis te viss ir izdarīts, un paldies, tā teikt, naudas devējiem, dažādiem fondiem, kuri ir šos te pētījumus atbalstījuši finansiāli.
Un tad, protams, paldies jums par uzmanību, un es labprāt atbildētu uz jautājumiem. Jā, paldies arī par ziņojumu, kas ļoti pārliecinoši parādīja gan sintēzes jaukās, gan arī varbūt nevienmēr tik smaržīgās puses. Nu, jā, vai ir jautājumi kolēģiem, kuri šeit piedalās un ir arī daudz ko darījuši ķīmijas jomā? Lūdzu. Tad man jautājums ir par tiem pielietojumu virzieniem, kuros jūs tad iecerat. Un, nu, sintēze jau vienmēr ir bijusi ļoti, kā teikt, uz arī praktiskiem pielietojumiem lietota institūcija un darbība, kur jūs redzat šiem, nu, teiksim, daudzveidīgajiem, arī dabas vielu aizstājošajiem savienojumiem, kurus ir izdevies sintēzēt, pielietojumu tādās vai nu farmācijas, vai sadzīves, vai ķīmijas, es nezinu, kādās jomās. Tas viens jautājums, un otrs jautājums par šiem te hirālajiem izomēriem, kas jums veidojas arī alkoholīdu gadījumā. Kādi viņu pārstāvji, teiksim, ir raksturīgi dabas vielām? Vai tas nav, vai tā kā, nu, tur vienmēr ir L-aminoskābes un D cukura. Šajā gadījumā, kad ir 4 iespējamie izomēri, kā tad mēs viņus varam tur visus noraksturot, atšķirt, un kuri no tiem tad ir raksturīgi dabas vielām, un kuri varbūt ne tik ļoti? Jā, paldies par jautājumu. Mēģināšu atbildēt. Jā, īstenībā tas, kas varbūt man kā organiskam ķīmiķim, un es sāku pie faktiski šīs te nodaļas biedra Valeriana Kausa, un mēs mēģinājām atrast jaunas zāles. To mēs faktiski turpinam darīt arī šobrīd. Bet kas īstenībā interesanti arī šiem, ko es rādīju, salīdzinoši primitīvajiem feromoniem, tas varbūt pat brīžiem šķiet, ka šis lauciņš varētu būt perspektīvāks, jo tas tiešām risina problēmas agroķīmijā, jo šie te feromoni ir labi ar to, ka mēs varam vai nu pilnībā vai daļai izslēgt pesticīdus, respektīvi, ja mēs darbojamies uz šo te kaitēkļu vairošanās mehānismiem, mums īstenībā mēs varam faktiski šo te paudzi nogriezt, un mums nav vairs, nu, varbūt ne mums, bet zemkopiem nav jāmēslo tīrums ar kaitīgiem pesticīdiem, kuri pēc tam nonāk vidē, piesārņo vidi, bojā cilvēku veselību, iznīcina bioloģisko daudzveidību. Ja mēs nogriežam šo te kaitēkļu vairošanos, tad īstenībā tas ir tāds zaļš veids, kā atrisināt problēmas lauksaimniecībā. Tas īstenībā ir tāds lauciņš, ko mēs salīdzinoši nesen sākām, bet īstenībā tas izskatās ļoti perspektīvi. Bet, protams, arī pie šīm te dabas vielām, ko es rādīju, tie indola alkalīdi, arī pirolo benzodiazepīni, mēs mēģinām, kā jau es teicu, no šiem te pirolo benzodiazepīniem attīstīt jaunas toksiskās kaujas galviņas antivielu zāļvielu konjugātos. Mēs mēģinām arī, piemēram, ko es minēju, emetīns, kas ir pretvīrusa, faktiski zināms, kas kādreiz pat ir klīnikā izmantots vīrusu apkarošanai. Mēs mēģinām arī uz šīs dabas vielas bāzes attīstīt jaunas vielas, kas potenciāli varētu tikt izmantotas klīnikā. Tā kā, protams, varbūt sākt ar zāļvielām, tas nav faktiski sākt ar dabas vielām, tas nav pats vienkāršākais ceļš, kā nokļūt līdz zāļvielām, bet tas vēsturiski ir daudz lietots un arī joprojām diezgan plaši tiek izmantots. Tā kā tajā lauciņā mēs esam aktīvi un mēģinam arī darboties. Un par to hiralitāti, nu, teiksim, daudzvalentiem hirāliem savienojumiem un to pārstāvību reāli dabā, kāds tad ir? Vai ir tā, ka ir kaut kāda prevalence vienam vai otram? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Paldies. Faktiski indola alkalīdos un arī šajos te pirolo benzodiazepīnos
Uh, Tie ir viena daļa hirālie centri, kuri ir visiem pārstāvjiem faktiski vienādi, un tie arī kaut kādā mērā piedod attiecīgo farmakoloģisko aktivitāti. Savukārt ir centri, kuri atšķiras. Nu, un, protams, vēl ar ko mēs esam saskārušies pāris reizes, ka faktiski kā mēs nonākam līdz šai struktūrai. Kāds pasaulē šo te dabas vielu ir izolējis un pierādījis struktūru, bet, diemžēl, kas gadās pa laikam, ka šī struktūra ir noteikta nepareizi. Vai faktiski tie hirālie centri, jau, ko jūs arī pieminējāt, ir uzzīmēti nepareizi, un tad jautājums, vai tas, ko mēs iegūstam, sakrīt ar to, kas ir publicēts literatūrā. Mums ir bijuši vairākas reizes, ka nesakrīt, ka mēs diezgan, arī mēs tā skaitā profesori Jaudzem pie viena projekta sēdējām diezgan daudz un ilgi, un mēģinājām saprast, kurš kļūdās, un tad mēs gribam domāt, ka tie nebija mēs, bet tie, kas nopublicēja šo struktūru. Bet, tāds ir tas lauciņš. Un tas ir, tad, protams, tā maģija ir, kas man vienmēr fascinējusi, iegūt to spektrālos datus, tādus pašus, kā tā ir dabas vielai, ko kāds tiešām ir no dabas paņēmis, un ka tu vari uztaisīt kaut ko, kas, faktiski to pašu. Tas ir kaut kas tāds maģisks, kas man vienmēr ir vilinājis šajā lauciņā. Es negribu teikt, ka mēs varam pat tuvu nostāties dabai, bet, ja mēs dažreiz varam viņu atkārtot, tas ir fantastiski. Paldies par šo atbildi. Un arī Pēters Strapensieris, jūs kolēģis, grib ko pavaicāt. Jā, Pēter, lūdzu. Paldies, Ginka, par prezentāciju. Es zinu, kādas ir tavas sirds lietas šajā jomā, un prieks, ka tev ir izdevies iegūt no vienkāršām vielām acetālus, kas izrāda tādas smaržu vielu īpašības. Jautājums, vai kāds no taviem studentiem nav ieinteresēts šo virzienu attīstīt tālāk, jo ar vienkāršām vielām, ar labām metodēm, kas ir tev rokās, varētu kaut ko arī parfumērijas rūpniecībā kaut kādu ieguldījumu dot. Usi nav tādas pieredzes, bet tavā pieredze ar dabas vielu totālu sintēzi var arī šādā virzienā tikt virzītā. Kādas tavas domas un nākotnes perspektīvas? Jā, paldies par jautājumu. Iespējams, ka jums ir taisnība, bet mēs šajā lauciņā īsti laikam neesam domājuši tālāk iet, jo liela daļa, kas jāatzīst, liela daļa šo smaržvielu ir ārkārtīgi primitīvas, un tās, teiksim, tiek ražotas tonu apjomā, un, teiksim, es domāju, ka mums bija ļoti interesanti, un es domāju, tas ir interesanti no zinātnes viedokļa, bet vai šī varētu būt industriālā metode, tieši runājot par šīm smaržvielām, manuprāt, ka, nē, pie tam tur ir, kas ir specifika smaržvielām, tur ir jābūt ārkārtīgi augstai tīrībai, jo kas varbūt, teiksim, pat dažreiz pārspēj zāļu vielu tīrību, jo šie te piemaisījumi bieži vien dod notis, citas notis, ko smaržvielu ražotāji, attīstītāji ir iemācījušies izšķirt. Tāpēc tas būtu izaicinoši un varbūt, es nezinu, vai tas varētu īsti būt industriālais process. Tas, uz ko gan mēs liekam ļoti lielu uzsvaru, tieši šie feromoni, tas ir tiešām interesanti, bet par smaržvielām es baidos, ka laikam nē. Bet jā, paldies par jautājumu.
Bet derētu gan. Iespējams. Bet mēs gan jāsaka, esam nopublicējuši un vilciens ir aizgājis. Mēs to nevarēsim, diemžēl, patentēt, pat ja mums atnāk apskaidrība, ka kaut kas no tā varētu sanākt. Jā, paldies. Vai kolēģi no Orgosintēzes institūta vēl varbūt kāds jautājums vēlas uzdot vai izteikt savus vēlējumus? Jā, šobrīd tā kā neredzu, bet... Varbūt, ka iedrīkst. Jā, lūdzu, protams. Es neredzēju, atvainojos. Jā, es varbūt gribētu drusku palielīt Gintu. Un man bija arī tas gods rekomendēt Gintu korespondentā locekļa vakancei. Un, ja runā par Gintu, tad droši vien vislabāk viņu būtu raksturot ar 2 vārdiem - jaunais līderis. Un, kā līderis Gints sevi ir apliecinājis vairākās jomās, gan zinātnē, gan jaunās paudzes skološanā, gan arī zinātnes organizēšanā. Mēs jau dzirdējām stāstu par zirnekļa zīdu, un patiešām Gints ir starp OSI līderiem komercializācijas jomā, jo viņa izstrādātā metode biomimētiskā zirnekļa zīda iegūšanai un modificēšanai ir ļāvusi izveidot jaunu uzņēmumu Printimed, kura misija būtībā ir radīt jaunus medicīnā izmantojamus produktus uz mākslīgā zirnekļa zīda bāzes. Un, kā jau Gints minēja, 24. gadā Printimed ir atzīts par Latvijas gada labāko jaunu uzņēmumu. Bet mākslīgā zirnekļa zīda izstrāde ir saņēmusi, šis pētījums ir saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu par nozīmīgāko 2024. gada zinātnes sasniegumu šķiet lietišķos pētījumus. Gints neapšaubām ir arī Latvijas un Baltijas mēroga līderis bioloģiski aktīvu dabasvielu totālās sintēzes jomā. Un kādēļ gan dabasvielas būtu izceļamas? Protams, ka dabasvielas ir neizsīkstošs jaunu zāļvielu avots, gan infekcijas, gan vēža un arī daudz citu saslimstību ārstēšanai. Un svarīgi, ka organiskajā ķīmijā dabasvielu sintēze tiek uzskatīta par vissarežģītāko uzdevumu, kas prasa izcilu zinātnisko erudīciju un spēju domāt radoši. Un totālā sintēze savulaik ir arī izpelnījusies Nobeļa prēmiju, kuru saņēma Roberts Bernds Woodwards. Un tajā Nobeļa prēmijas citācijā ir minēts, ka Bernds ir saņēmis Nobeļa prēmiju par sasniegumiem organiskās sintēzes mākslā. Tātad te jau ir runa par tādu līmeni augstāku prasmu un spēju kopumu. Gints ir pierādījis sevi arī kā līderis jaunās paudzes skološanā. Un viņa vadītajos totālās sintēzes semināros, kuros arī ir man gods piedalīties, piektdienas rītos, jau laikam 7. gadu pēc kārtas vai pat vairāk. Šajos semināros piedalās gan RTU, gan LU, tātad Latvijas Universitātes un RTU, Rīgas Tehniskās Universitātes studenti. Un ikgadējās studentu aptājas liecina, ka šie semināri ir starp visaugstāk vērtētajiem priekšmetiem abu universitāšu doktora studiju programmās. Un, protams, Gints ir arī prasmīgs zinātnes organizators, un es teiktu, ka viņš ir zinātnieku grupas līderis. Un mēs jau dzirdējām 13 cilvēku laboratorijas vadītājs, un Gints rūpējās par finansējumu piesaisti un darba apstākļu nodrošināšanai saviem līdzstrādniekiem. Un, ja tā varētu pārnest tā nozīmē izteikties, tad Gints ir viens no galvenajiem OSI vezumu vilcējiem. Un es domāju, ka OSI veiksmes stāstu veidošanā Gintam ir milzīgs ieguldījums. Un tā kā mums Latvijā un, protams, arī Zinātņu akadēmijai ir nepieciešami jauni līderi, es aicinātu kolēģis balstot par Gintu kā par Zinātņu akadēmijas korespondentāju locekli. Paldies! Jā, paldies par labajiem vārdiem un novēlējumiem, un vēlēsim arī tad Gintam veiksmi gan vēlēšanās, gan arī izdomāt kādu feromonu, ja uzsintezēt kādu feromonu, kas varētu aizvilināt egļu 8 zobu izgraužus no to
barības mīļotajiem objektiem, lai nu tas arī jums izdodas un lai veicas arī vēlēšanās. Paldies Paldies! par ziņojumu, Paldies. par atbildēm. Un nākamais mums ir arī Ginta, kā mēs dzirdējām, kolēģis, kursu biedrs, arī ķīmiķis, Kaspars Truskovskis, profesors Tehniskā universitāte. Lūdzu. Tā, labdien! Tā, prezentācija Tā, ir redzama. prezentācija redzama, Jā, ja? jā, pilna ekrāna režīmā, tā kā viss kārtībā. Paldies. Tā, labi, sākšu savu prezentāciju. Kā jau sesijas priekšsēdētājs minēja, es esmu Kaspars Truskovskis un sākumā nedaudz iepazīstināšu ar savu biogrāfiju. Esmu dzimis 1985. gadā, 85. gada 16. novembrī Rīgā. Savu skolas gaitas uzsāku 99. vidusskolā, kas gan mūsdienās vairāk neeksistē, un tālāk vidusskolas gaitas turpināju Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā. Un tālākā man akadēmiskā karjera saistīta ar RTU, un principā atkārto jau Ginta iepriekš minēto galēm, jo, kā jau minējām, viņš ir mans kursa biedrs. Tātad 2014. gadā es pabeidzu doktora grādu studijas un iegūtu ķīmijas doktora grādu. No 2015. gada ieņemu vadošā pētnieka amatu Rīgas Tehniskajā universitātē, un no 2021. gada esmu arī asociētais profesors. Aktīvi esmu iesaistījies arī mācību procesā, un īpaši jāmin organiskās ķīmijas priekšmets, kas ir organiskās ķīmijas pamatkurs fakultātes bakalaura līmeņa studentiem. Un pārņemot šo kursu, esmu arī pilnībā pārstrādājis tā saturu, lai tas atbilst mūsdienīgām organiskās ķīmijas pasniegšanas prasībām. Jāmin arī organisko materiālu lineārie un nelineārie optiskie efekti un to pielietojums fotonikā, kura priekšmeta ietvaros es stāstu studentiem par ar savu zinātnisko darbu saistītos jautājumus. Tālāk nedaudz par zinātnisko darbību. Pēdējo 5 gadu laikā esmu piedalījies 11 dažādu zinātnisko projektu īstenošanā, un tajā skaitā esmu pildījis zinātniskā vadītāja pienākumus 2 Horizon Europe projektos, 3 LZP fundamentālo un etisko pētījumu projektos, kā arī Latvijas-Lietuvas Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektā, kā arī 2 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas projektos. Un vadošos projektus esmu RTU piesaistījis kopējo finansējumu, kas pārsniedz 2 miljonus eiro. Kopumā savas zinātniskās karjeras laikā esmu publicējis 55 starptautiski citējumus rakstus, un mans Kirša indeks sastāda cifru 12. Par savu zinātnisko darbību esmu saņēmis arī virkni apbalvojumu, tajā skaitā Latvijas Zinātnes akadēmijas Mārtiņa Straumeņa un Alfreda Ieviņa balvu ķīmijā, kā arī LZA prezidenta atzinības raksts par nozīmīgiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 19., 20. un 22. gadā, kā arī nozīmīgākā zinātnes sasnieguma balvu 2013. gadā. Un tālāk pievērsīšos konkrēti savam zinātniskās darbības virzienam, ko tad es īsti pētu, un mans pētniecības virziens ir optikas un optoelektronikas pielietojumam paredzētu organisko materiālu izstrādi. Šis ir, var teikt, mantots pētniecības virziens jau 3. paaudzē, un to aizsāka jau pagājušajā gadsimta 60. gados ETO profesors Ojārs Neilands sadarbībā ar Latvijas Universitātes profesoru fiziķi Edgaru Imantu Siliņu. Tālāk šo pētniecības virzienus pārņēma no savas disertācijas darba vadītāja Valda Kokara, un tālāk iepazīstināšu, ar ko mēs mūsdienās šī pētniecības virzienā esam sasnieguši. Mūsdienās šis pētniecības virziens ir ļoti plašs, kas skaidrojams ar to, ka šie optiskie materiāli var tikt izmantoti virknē dažādu pielietojumu. Un šī attēlā ir attēloti tie pētniecības virzieni, ar kuriem es esmu praktiski nodarbojies, un sākšu šo uzskaitījumu. Pirmkārt, jāmin 3. kārtas nelināri optiskie materiāli, kuri
ir izmantojami piemēram tādās iekārtās kā optiskie limitatori, kur ar divfotonu absorpcijas efekta palīdzību ir iespējams šos savienojumus izmantot kā aizsargu šo materiālu pret, piemēram, lāzeru starojumu. Jo pieaugot starojuma intensitātei, šo te savienojumu absorpcijas spēja pieaug, līdz ar to tie var nodrošināt šo aizsargu funkciju pret stipru gaismas intensitātes starojumu. Tālāk jāmin hologrāfiskā ieraksta materiāli. Arī šeit mēs esam veiksmīgi ieguvuši dažādas praktiski izmantojamas organiskos savienojumus. Un šie te savienojumu darbības princips pamatojas ar to, ka apstarojot tos ar spēcīgu gaismu, piemēram, lāzerstaru, tajos notiek masas pārneses procesi, kas ļauj, piemēram, materiālā ierakstīt gaismas interferences sainu, kas arī ļauj tajos ierakstīt šo te hologrāfisko ierakstu. Pēdējos gados esmu pievērsies arī organisko saules elementu izstrādei, un, kā jau tas pēdējos gados ir ierasts, sakarā ar globālo sasilšanu, ļoti liela uzmanība tiek pievērsta alternatīviem enerģijas avotiem. Viens no tiem ir saules, tā sauktās saules baterijas, bet kā alternatīva pašreiz izmantojamiem uz silīcija bāzes ražotajiem pusvadītājiem, ir iespējams izmantot arī organiskos materiālus. Un viena no priekšrocībām šādiem organiskiem saules elementiem ir to salīdzinoši lētās ražošanas izmaksas. Vēl viens nozīmīgs pētījuma avots ir otrās kārtas nelināri optiskie materiāli, un šo savienojumu pētījumu pielietojuma virziens ir, piemēram, elektrooptiskie modulātori. Elektrooptiskie modulātori ir optiskās datu pārraides sistēmu galvenās sastāvdaļas, jo tie ļauj pārvērst šo te elektrisko signālu optiskajā. Līdz ar to bez tiem nav iedomājami šo te optisko sakaru pārneses tīklu darbību. Un kāpēc tieši organiskie materiāli šī te virzienā ir ļoti perspektīvi? To teorētiskā efektivitāte ir par kārtu augstāka nekā līdz šim izmantotiem neorganiskajiem materiāliem. Un ar šiem materiāliem es ļoti daudz strādāju tieši savas disertācijas laikā. Tad sekoja kāda pauze, bet pēdējos gados atkal šo materiālu interesi par šiem materiāliem pieaug, un tas saistāms ar to, ka sakarā ar ļoti augsto pieprasījumu pēc datu pārraides, kas ir saistīts ar mākslīgā intelekta šī pielietojuma pieaugumu, ir nepieciešami pēc jauniem materiāliem, kas spētu nodrošināt daudz efektīvāku informācijas pārraidi. Un arī pēdējā gada laikā ir izsludināts arī jauns šis Horizon projekts tieši šādu materiālu izstrādē, kas norāda šo savienojumu perspektīvu. Un lekcijas turpinājumā es gan pievērsīšos vienai citai tēmai, tie ir gaismu emitējošie organiskie materiāli. Un mēģināšu pasādīšu jums pāris pētījumiem, kur es esmu mēģinājis šādus materiālus izstrādāt. Un jautājums, kāpēc tieši gaismu emitējošiem savienojumiem ir tik liela nozīme? Ja mēs apskatām uz visas iepriekš apskatītās šo savienojumu klases, tad praktiskā pielietojuma ziņā šī ir nozīmīgākā optoelektronisko organisko savienojumu klase. Un tas lielā mērā ir saistāms ar organisko gaismu emitējošo diožu, jeb OLED plašo pielietojumu. Jo OLED kopējais tirgus pasaulē sastāv vairākus miljardus ASV dolāru. Un tas ir saistāms ar to, ka šie OLED displeji mums ir sastopami gan mobilajos telefonos, gan arī mūsdienīgajos šajos OLED televizoros. Un, attiecīgi, tas elements, kas šajās iekārtās rada šo te attēlu, jeb gaismu, ir šīs te organiskās molekulas. Un rodas jautājums, kāpēc tieši OLED tiek izmantot šajos displejos. Atbilde ir tāda, ka OLED displeju rada nepārspētu attēlu kvalitāti, jo, piemēram, novecojusī šī šķidrokristāla LCD displeju tehnoloģija, tajā gaisma tiek radīta ar kaut kādu fona apgaismojumu, un to krāsu displejiem rada kāds krāsu filtrs. Savukārt OLED gadījumā krāsu mums rada pašas šīs organiskās molekulas, kas izspīd šos dažādas krāsas fotonus. Līdz ar to mums nav nepieciešama visa šī sarežģītā iekārta attēla radīšanai. Un arī attēla kvalitāte ir daudz augstāka.
Vēl viena ļoti perspektīva OLED pielietošanas metode ir kā apgaismes ķermeņi. Droši vien vecāka gada gājuma klausītāji jau zina, ka pēdējos gados mēs esam atteikušies no kvēlspuldzēm un pārgājuši uz LED šiem apgaismes ķermeņiem. Bet šiem apgaismes ķermeņiem ir liela problēma. Tas princips ir tāds, ka mums ir kaut kāds zils, ja būtu violets fona, šis starojums, kas iziet cauri fosforiscējušam kaut kādam materiālam un rada šo te balto gaismu. Taču vienmēr mums cauri izbrauc šī te zilās gaismas komponente, kas nevienmēr ir ļoti veselīga tieši cilvēka redzē. Šis zilās gaismas starojums ir spējīgs apturēt melatonīnu izdalīšanos organismā, un tīpaši vēlās vakara stundās tas var apgrūtināt cilvēku spēju aizmigt. Ja mēs uztaisītu uz OLED bāzētu šos te apgaismas objektus, tad mēs varam pilnībā izolēt šo te pilnībā novērst zilās gaismas komponentu un attiecīgi radīt veselībai draudzīgāku šos te apgaismas objektus. Un bez tam šie te apgaismas objekti var būt arī estētiski pievilcīgi, jo mēs varam radīt gaismu emitējošas šādas te plānas kārtiņas, ja pārklājums, kas citu apgaismas objektu tehnoloģiju gadījumā nav iespējams. Rodas jautājums, kāds ir galvenais pētniecības virziens mūsdienās OLED displejiem, ja šī jau ir attīstīta industrija. Un viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsdienās ir radīt lētus gaismu emitējošus materiālus. Mūsdienās dominē materiāli, kuri savā sastāvā, mūsdienās šajās iekārtās dominē materiāli, kas savā sastāvā satur kādu smagu metālu. Un pārsvarā gadījumā šis te metāls, kas ir šo te organisko metāliskos kompleksu sastāvā, ir kāds rets pārējais metāls. Jo mūsdienās dominē pārsvarā šie emiteri, kas ir bāzēti uz irīdija bāzes. Un, ja mēs apskatāmies šo te elementu sadalījumu Zemes garozā, tad irīdijs ir viens no visretāk sastopamajiem metāliem. Un, protams, tas paaugstina šo te gaismu emitējošo savienojumu ražošanas izmaksas un, protams, arī rada ilgspējas riskus, jo irīdijs ir nepieciešams ne tikai OLED izgatavošanā, bet arī daudzās citās industrijas nozarēs. Tāpēc mūsdienās viens no galvenajiem OLED pētniecības virzienām ir kaut kādā mērā radīt materiālus, kas izvairas no irīdija lietošanas. Un aptuveni ap 2017. gadu literatūrā parādījās šāda jauna savienojuma klase, kuras sauc par karbēns metāla samīdes kompleksiem. Un kā nosaukums pasaka priekšā, savienojums sastāv no kāda karbēna organiskās molekulas daļas metāla, kas ir salīdzinoši lētie varš, sudrabs vai zelts, un pie metāla pievienota šī te amīda molekulas daļas. Un, principā, gaismas emisijas process šajos savienojumos norit ar elektronu pārnesi no šī amīda fragmenta uz karbēnu, un relaksējoties atpakaļ šim elektronam, atpakaļ uz amīdu, mēs iegūstam šo izstaroto fotonu. Mainot šos elektroniskos līmeņus gan karbēna, gan amīda daļā, mēs varam mainīt šo te orbitāļu enerģijas attālumus, līdz ar to mainīt arī šo te izstaroto krāsu, kādu šis te savienojums spējīgs izstarot. Un literatūrā ir šim te pētniecības virzienam pievēršās daudzas grupas, kas ir radījušas sekmīgi virkni dažādu savienojumu, kas pēc savas efektivitātes spēj konkurēt ar šiem te uz irīdiju balstītajiem emiteriem. Un man radās interesi arī šos savienojumus pētīt tuvāk un radīt kaut kādus jaunus struktūrālos elementus. Un viens no veidiem, kā mēs varam mainīt šīs struktūras, ir, protams, mainot šos te karbēna struktūrālos fragmentus. Un tas, ko es izdarīju savu pētniecības aktivitāšu laikā, es ieviesu jaunu šo te karbēna funkcionālo fragmentu šajos te materiālos, un tas ir šis te tiazolīna cikls. Un veicot šo savienojumu fotofizikālo īpašību pētījumus, mēs ievērojam šādu te dīvainu ainu, ka paaugstinot šo te gaismu izstarojošā savienojuma koncentrāciju emitējošā materiāla slānī, mēs varam novērot divu dažādu emisijas joslu rašanos. Attiecīgi, paaugstinoties gaismu izstarojošā savienojuma koncentrācijā, mums pieaug šī te sarkana izstarojošās gaismas komponente. Un tas, protams, liecina, ka rodas kaut kādi agregāti, kuriem piemīt
atšķirīgs emisijas mehānisms, kā tas ir izolētām molekulām, kuras šī gadījumā mums dod šo zilās gaismas starojumu. Veicot tālāk šos pētījumus, mums izdevās uzaudzēt divus dažādus kristālus, C1 un C2. Un šim kristālam C un 1C2 piemīta dažādas gaismas emisijas īpašības. C1 dod šādu dzelteno gaismu, šeit jūs varat redzēt arī šo spektru dotiem savienojumu emisijas. Bet savukārt C2 gadījumā mēs iegūstam šādu koši sarkanas krāsas emitējušas kristālus. Un, protams, ar rentgena struktūra analīzes palīdzību mēs ieguvām šo kristālu struktūras, un tas, ko mēs secinājām, ka, ja mums divas šīs kompleksas molekulas atrodas aptuveni 6 līdz 5 angstrēm attālumā, dominē šī emisijas ainā mums vai nu zilā, vai šī dzeltenā emisijas komponente. Savukārt, ja mēs molekulas satujam viena otrai, tad mums šī emisijas krāsa kļūst sarkana. Mūsdienās šos gaismas emisijas procesus molekulās mēs varam analizēt ar kvantu ķīmisko aprēķinu metodēm, un šī gadījumā mēs veicām tos šiem diviem gadījumiem. Un pirmajā gadījumā mēs konstatējām, ka gaismas emisijas process ir saistāms ar šo jau iepriekš minēto lādiņu pārnesi no amīda uz karbēnu iekšmolekulāri. Savukārt, ja šīs molekulas satuvinas pietiekami tuvu, tad lādiņu pārnese mums sāk jau īstenoties no amīda uz karbēnu, bet jau uz blakus esošās molekulas fragmentu. Un tā kā šis attālums mums ir krietni samazinājies, tad šīs emisijas krāsa kļūst no zilas, kā izolētas molekulas gadījumā, uz sarkanu, kuru šis emisijas process īstenojas mums starpmolekulāras elektronu pārneses rezultātā. Un kā mēs to varam izmantot praksē? Mēs uzzinājām virkni ar šādiem struktūra analogiem, nodevām tos mūsu sadarbības partneriem Taivānā, kas radīja OLED iekārtas. Un, ko viņi novēroja? Viņi, protams, arī novēroja, kā paaugstināt šo savienojumu koncentrāciju. Mums parādās šī sarkanā josla, bet, ja šī koncentrācija ir sabalansēta aptuveni 5–10%, tad mums ar vienādu intensitāti īstenojas abu šo absorpcijas joslu emisijas. Un, ja mēs apskatāmies, kādu krāsu tas mums došanie LOD iekārtā, kā mums acis uztver šo starojumu, tas mums do šo baltās gaismas OLED iekārtu. Un iepriekš es jums minēju par šiem OLED apgaismas objektiem, tad mēs varam redzēt, šī gadījumā mēs izvairamies no šīs zilās komponentes, un tādējādi varētu radīt teorētiski šo cilvēka redzēt draudzīgo baltās gaismas apgaismojumu, kas izvairītos no šīs izteiktās zilās gaismas komponentes. Un, mēs varam secināt, ka atklātā pieeja ļauj ievērojami samazināt baltās gaismas OLED iekārtu izgatavošanas izmaksas, jo pirmkārt tiek izmantots lēts gaismas izturošais materiāls, kas nesatur irīdiju, bet gan daudz lētāko vara metālu. Un otrkārt tiek vienkāršots iekārtu tehnoloģiskais izgatavošanas process, jo te jūs varat redzēt mūsdienās visbiežāk lietotās pieejas baltiem OLEDiem. Mums nepieciešams uztaisīt šādas sarežģītas iekārtas, kas satur vairākus viens otram uznestos zilas, zaļas vai sarkanas krāsas emitēru slāņus, bet tas ļoti sadārdzina šo ražošanas procesu, jo industriāli šie slāņi tiek uznesti ar vakumu uznešanas palīdzību. Līdz ar to pirmkārt mums jānodrošina šis augstais vakums, jāuzsilda materiāls, jāuznes šie slāņi, kas var arī radīt papildus brāķa rašanās šo varbūtību. Savukārt, mūsu prezentētajā šī pieejamā mums ir tikai viena komponente, kas vai nu pastāv šī slāņa izolētā veidā, vai arī veido šos sarkanu emitējošos dimērus, un sumārā emisijas aina šim materiālam mums dod šo balto gaismu. Bez OLEDiem mēs šos karbēnas metāla samītes tipu kompleksus varam izmantot arī alternatīvā izmantošanas virzienā, un tie ir istabas temperatūras fosforescējošie materiāli. Un kas ir istabas temperatūras fosforescējuši materiāli? Gaismas emisijas process var īstenoties ar dažādu ātrumu. Ja šī pārējai mums ir kvantu atļauta, tad emisijas process mums ir ļoti ātrs, nanosekundžu laikā, bet ja emisija norisinās no tripleta ierosinātā stāvokļa, tad emisija mums ir aizliegta, un šis izstarošanas laiks ierosinātais stāvoklim var sasniegt vairākus simtus milisekundžu vai pat sekundes. Līdz ar to fosforescents mums ir lēns šis izstarošanas process. Un kā mēs šos materiālus, lēni izstarošus materiālus varam izmantot praksē? Teorētiski tos mēs varam izmantot kā bioloģisko sistēmu
attēlu diagnostikas šos te marķierus bioloģiskām sistēmām, jo, piemēram, ja mēs cenšamies pētīt kādu bioloģisku sistēmu ar fluorescences palīdzību, ja mēs šo te bioloģisko sistēmu apstarosim ultravioletālu starojumu, īstenībā daudzi no dzīvajos organismos esošiem audžiem paši par sevi ir ļoti labi gaismu izstarošie materiāli. Līdz ar to, piemēram, šīs žurkas piemēra, ja mēs žurku apstarojam ar ultravioletālu starojumu, mēs iegūstam šādu ainu, kur visa žurka sāk spīdēt. Bet, ja mēs izmantojam marķieri, kuram šis te ilgais dzīves laiks, mēs izslēdzam ultravioletālu starojumu, visi ātrie emisijas procesi mums pārstāja izstarot gaismu, bet šie te fosforescentie marķieri turpina izspīdēt. Līdz ar to mēs varam selektīvi šos te marķierus ievadīt un pētīt kaut kādus mums interesējušos bioloģiskos šos te procesus. Vēl viens plaši izmantot šo te savienojumu pielietošanas virziens ir pretviltošanas marķieru izgatavošana, kur mēs varam izgatavot dažādas emitējušas sistēmas un atkarībā no laika pētīt, kā tās uzvedās laika ietekmē. Piemēram, šī te piemērā, ja mēs uzreiz apstarojam šo te mums paraugu, mēs redzam šādus te simbolus 8, 8, 8, 8. Ja mēs pagaidām aptuveni pussekundi, šīs te simboli pārvēršas mums par simboliem 3, 3, 3. Un ja mēs vēl ilgāk gaidām vairākas sekundes, tad mēs redzam, ka izstarotā gaisma mums dod simbolu 7, 7, 7, un to mēs visu varam regulēt ar mainot šo te organisko savienojumu izstarošanas ātrumu. Un, attiecīgi, kā mēs varam pārvērst šos te karbonētas metāla samīta komplekstus par istabas temperatūras fosforescējušiem materiāliem, to mēs varam darīt, mainot dažādus šos te molekuláros ierosināto stāvokļu enerģijas līmeņus. Un te ir doti rezultāti vienam no maniem pēdējiem pētījumiem, kur mēs sintezējām dažādus karbonētas metāla samītas kompleksus un centāmies iegūt šos te fosforescējušos materiālus. Un te ir doti 3 dažādi struktūrālie piemēri un ir redzamas 3 dažādas emisijas ainas, ko mēs novērojam. Attiecīgi, tas, ko mēs varam redzēt, šeit ir divi paraugi. Viens paraugs mums tiek turēts gaisā, otrs paraugs mums tiek turēts slāpekļa atmosfērā. Un ierosinātajiem tripleta stāvokļiem ir raksturīgs tas, ka gaisa skābekļa klātbūtnē visa šī emisija tiek dzēsta. Līdz ar to gaisā mēs novērojam tikai ātri izstarojošos fluorescences procesus, kamēr fosforescence tiek pilnībā dzēsta. Līdz ar to, salīdzinot šo te paraugu gaisā vai slāpeklī, mēs redzam, kāds ieguldījums ir tieši šim te tripleta izstarojošam stāvoklim. Un, attiecīgi, sintezējot šādu te struktūras savienojumu, mēs ieguvām šādu te ainu, kur principiāli mēs ar aci nevaram atšķirt šo te ātri izstarojošo komponentu no fosforescējušos komponentus. Un tas ir saistāms ar to, ka ierosinot šo savienojumu, lielākā daļa ierosmes mums paliek šī te singleta stāvoklī. Mēs novērojam tikai fluorescenci, kamēr tikai ļoti maza daļa šīs ierosmes mums nodrošina šo te fosforescenci. Un šādi uzvedās liels vairums no mūsdienās zināmo šo te organisko emiteru. Lielākais daudzums ierosmes aiziet fluorescencei, kamēr šī pati fosforescences komponenta ļoti maza. Līdz ar to viens no neatrisinātiem jautājumiem ir, kā mēs visu šo ierosmi varētu pārvērst par istabas temperatūras fosforescenci. Un kā izrādās, mainot šo karbonētas metāla samītas struktūru, mēs to varam arī veiksmīgi īstenot. Teiksim, šādai struktūrai mēs jau varam novērot ainu, ka šī te fluorescence, attiecīgi emisija gaisā un fosforescence emisija slāpeklī, mums ir ar vienādu šo te intensitāti. Un tīri vizuāli mēs to varam novērot arī ar acīm. Gaisa klātbūtnē viela mums emitē zilā krāsā, kamēr slāpekļa atmosfērā mums jau ir divas emisijas joslas, un mēs atceramies no baltā oleda šī piemēra, tad tā krāsa, ko mēs redzam, šī gadījumā būs balta. Un visbeidzot, sintezējot šādu struktūru, mēs panācām tādu stāvokli, ka visa ierosme mums tiek pārnesta uz šo te tripleta stāvokli, un gaisā savienojums mums vispār neemitē, kamēr slāpekļa atmosfērā, kā mēs varam redzēt, mēs novērojam tikai šo te zaļās krāsas fosforescences procesu. Un kā mēs šo savienojumus varam izmantot praksē? Attiecīgi, šo piemēru, kur mums ir vienādas intensitātes fluorescences un fosforescences intensitātes,
Tas mums noved pie šīs krāsas izmaiņas. Attiecīgi, ja mēs paraugu ievietojam gaisā, tas mums dod zilas krāsas emisiju. Ja mēs paraugu ievietojam slāpeklī, mums ir vienādas intensitātes fluorescences un fosforescences process, līdz ar to tas mums dod baltu gaismu. Savukārt, kad mēs izslēdzam ultravioletā starojumu ierosmi, fluorescence pazūd, un mēs redzēsim tikai šo zaļo komponentu. Līdz ar to šādus savienojumus mēs varam izmantot kā pretvildošanas marķierus, un šī video jūs varat redzēt, kā tas izpaužas praksē attiecīgi. Šeit mums ir gaisa klātbūtnē pakļauts paraugs, kas dod zilo gaismu. Iekapsulēts paraugs dod baltu gaismu, kamēr mums ir ieslēgta ultravioletā gaisma, bet to izslēdzot, tas pārvērš šī zaļajā fosforescences vizuālajā signālā. Un, attiecīgi, kur mēs varam izmantot šādu gadījumu, kur mums materiāls dod tikai fosforescenci, teorētiski mēs ar šādu materiālu palīdzību varam radīt iekārtu, kas mums var kalpot kā šīs gaismas intensitātes mērīšanas sensors. Un kā mēs to varam darīt? Mēs varam mūsu paraugu iejaukt, piemēram, polimēra matricā, tādā kā polistirols. Polistirols lēnām laiž cauri gaisa skābekli. Attiecīgi, kas notiek, skābeklis mums no ārpuses difundē šī paraugā. Un ja mēs ierosinām šo mūsu fosforescējušo molekulu, ultravioletā starojumu, mēs iegūstam molekulu šī tripleta stāvoklī. Un, ja molekula tripleta stāvoklī saskaras ar šo ierosinātu skābekļa molekulu, notiek ierosmes pārnes, un mēs šī paraugā ģenerējam singleta skābekli. Singleta skābeklis ir ļoti reaģētspējīgs, un tas var sākt reaģēt ar šo apkārt esošo matricu, polistirolu. Un, ja mēs padodam pietiekami intensīvu šo zilās gaismas ierosmi, tad šis singleta ģenerēšanas ātrums kļūst salīdzināms ar šo skābekļa difūzijas ātrumu, vai pat to pārsniedz, un tādā gadījumā mēs iegūsim reģionu šī paraugā, kas būs no skābekļa brīvs. Jo viss skābeklis mums tiks patērēts reakcijā polistirola matrica. Un, attiecīgi, ja mums ir zemes intensitātes šis starojums, tad mūsu paraugs nespiedēs. Savukārt, ja ir kaut kāds noteikts intensitātes starojums tiek pakļauts, tad šis mūsu paraugs sāks spīdēt zaļā krāsā. Un šī video mēs to varam redzēt. Sākotnēji paraugs, un tad mēs to sākam pakļaut intensīvu starojumu ietekmei. Tas, ko mēs varam redzēt lēnām, mums šis paraugs attīstās, līdz tas sāk spīdēt koši zaļā krāsā. Pēc kāda laika mēs izslēdzam šo zilās gaismas ierosmi, un tas, ko mēs varam redzēt, lēnām šis paraugs, šī emisija paraugā mums sāk dzist. Pēc kāda laika mēs atkal ieslēgsim šo zilās gaismas ierosmi, un atkal paraugs sāk intensīvi spīdēt šī zaļajā gaismā. Un, attiecīgi, tīri teorētiski mēs varam regulēt šo slāņa biezumu, tādējādi regulējot šīs difūzijas ātrumu. Un tādā gadījumā mēs varam atrast šo sistēmu, tūnēt tā, lai tā sāktu spīdēt pie kaut kāda noteiktas intensitātes starojuma. Un to mēs varētu izmantot, teiksim, ultravioletā starojuma veselībai kaitīgā ultravioletā starojuma detekcijai. Jo, piemēram, ar acīm mēs ultravioletā starojumu nespējam detektēt, bet, ja tas nonāktu uz šāda speciāla parauga, tas sāktu spīdēt intensīvi zaļā gaismā, un mēs saprastu, ka tur šī vietā mēs roku bāzt nevaram. Tādā vietā mums ir šis intensīvais ultravioletais starojums. Tas arī bija viss, ko es gribēju jums šī lekcijā pastāstīt, un ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus. Jā, paldies par interesanto ziņojumu ar daudziem jaukiem video piemēriem. Tieši kā uz Halloween atceroties, izskatījās visnotaļ iespaidīgi. Kolēģi, vai kādi jautājumi būtu, lūdzu? Man jautājums ir arī tāds tīri praktisks. Te ir ļoti daudz tādu piemēri, kas prasās pēc izmantošanas ražošanā un jaunu iekārtu veidošanā. Sakiet, vai bez tām
publikācijām 55, ko jūs minējāt, jums arī kādi patenti ir vai citādi aizstāvēts šajā ziņā, jau tas būtu rūpnieciskais īpašums? Tā līdz šim man personīgi patentu nav, bet viens patents man ir sagatavošanas stadijā. Protams, stāstīt es nevaru. Un arī mums tiek attīstīta sadarbība ar jaunu uzņēmumiem, kur lēnām es no saviem šiem atklājumiem centīšos tos pārnest, tā sakot, praktiski izmantojamā kontekstā. Paldies. Bet, jā, ko es varu piebilst, kā to praktisko pielietojumu mums pagaidām bremzē tas, ka Latvijā nav šādu uzņēmumu. Un, ja mēs vispār paskatāmies uz organisko materiālu šo te pielietošanas, tā sakot, ieviešanu, bieži vien uzņēmēji baidās no šiem organiskiem materiāliem. Jo OLED ir viens veiksmīgs piemērs, kur tiešām arī industriāli šis produkts ir atzīts, bet mums ir bijušas sarunas ar Latvijas dažādiem ražotājiem. Un tikko viņi dzird, ka mēs strādājam ar organiskiem materiāliem, tā viņiem pazūd interesi. Un tas lielā mērā saistīts ar to, ka viņi baidās ar to, ka organiskie materiāli parasti ir daudz mazāk izturīgi kā neorganiskie. Līdz ar to viens no tiem virzieniem ir tiešām radīt pašiem savus jaunu uzņēmumus un mēģināt ieviest tos materiālus tādā veidā. Paldies. Un sakiet, kāds ir tas sprieguma līmenis, kas ir jāpievada kā, teiksim, tas inicējošais faktors, tur OLED gaismas ieguvēji, teiksim, jūsu šajos te potenciālajos gaismas avotos? Tā, vidēji tie 3 volti, tas ir tas ieslēgšanās spriegums, bet ja ir ļoti labi optimizēta tā struktūra, tad īstenībā ap 2 voltiem ir iespējams panākt to, ka mēs jau redzam gaismu. Baterija pietiks, lai to varētu. Jā, baterija. Jā, pilnīgi. Jā, paldies. Vai vēl jautājumi būtu kolēģiem no Tehniskās universitātes vai no Organiskās sintēzes institūta, kas pārstāv šo ķīmijas jomu? Es atceros arī pagājušajā gadā viens no tiem darbiem, kas ieguva LZA balvu, bija par fluorescējošiem, ilgi fluorescējošiem, fosforescējošiem savienojumiem. Tas bija orgsintēzē, bet es redzu, ka profesors Kalkars arī no RTU grib kādu vārdu piebilst. Lūdzu, profesor. Jā, labvakar. Redziet, man ir bijis tas gods, jeb tās patīkamā lieta, ka es šos 2 jaunekļus esmu mācījis ķīmiju, ja? Abas 2, kas jau tagad ir šādā te līmenī, ja? Ja līdz ar to es gribētu teikt, un pie tam viņi abi izvēlējušies organiskās ķīmijas dažādos virzienus. Viens ir aizgājis tas, ka organiskās ķīmijas materiāliem piemīt ārstniecība kaut kāda bioloģiskā aktivitāte, otrs aizgājis uz šo to fotonikas, šiem te fizikālajiem procesiem. Un arī tā paša organiskā ķīmija vien tā ir. Un es gribētu šajā gadījumā nedaudz palielīt Kasparu, jo Kaspars pašlaik ir pārņēmis Neilanda šo skolu pilnībā. Viņš vada šo te organiskās fotonikas materiālu laboratoriju, ar saviem projektiem nodrošina darbiniekiem naudiņu. Pie viņa ir daudz studentu, kas strādā. Viņš māca pamatkursu organiskajā ķīmijā, un es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja izdosies viņam iegūt šo te korespondentā locekļa grādu, tas arī starptautiski veicinās viņa atpazīstamību, jo viņš jau tagad diezgan daudz arī sadarbojas gan ar Taivānu, gan ar Ķīnu un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tātad pie tā es abiem diviem es jau gan pārēk tā uzskatītoši saku saviem studentiem, kādu viņi mani studenti, es viņu tikai drusciņi kaut ko tur mācīju, ja? Bet abiem diviem novēlu veiksmi turpmākajā darbā, lai viņiem veicās, un lai abi divi varētu, es aicinātu padomu piešķirt 2 korespondētāju locekļu vietas.
Jā, tas ir mans aicinājums. Viss, paldies. Jā, liels paldies par šo ierosinājumu. Nu, diemžēl tagad jau to vairs izdarīt nevar, bet kurā gadījumā, lai nu kāds būtu tas iznākums, arī nākamgad būs vēlēšanas. Tad tiešām mēs dzirdējām ļoti pārliecinoši. Ļoti pārliecinoši. Abi divi ļoti pārliecinoši no abiem kolēģiem un kursu biedriem. Par ko liels tiešām prieks gan par RTU absolventiem, gan par ķīmijas augsto līmeni Latvijā kopumā. Paldies vēlreiz, ja nav jautājumu vēl Kasparam vai vēlēšanās kādus vārdus teikt, tad es vēl vienreiz pateikšos tagad jau visiem tiem, kas uzstājās mūsu šajā diezgan saspringtajā un intensīvajā Latvijas Zinātņu akadēmijas kandidātu sesijā kopš oktobra sākuma, septembra beigām. Es redzu, ka balsošana arī ir jau sākusies, ir kāds 5-6 balsis jau nodotas, tātad pieejama šī saite ir. Viņi ir anonīmi, kas arī priecēs, neredz, kas ir nobalsojuši, tikai redz, ka tāda balsojuma ir bijuši, un līdz ar to gan visus klātesošos, gan arī kolēģis nodaļā, ja nu kāds nav saņēmis šo e-pastu, tas īstenībā nevarētu būt e-pastiem, vajadzētu būt visiem jau aizgājušiem, tad vienkārši lūdzu kolēģis atgādināt, ka ir šis darbiņš jāpaveic un jāparāda mūsu attieksme par kolēģu gatavību un atbilstību tam, lai iekļautos Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā. No manas puses šodien viss, vai Pēters Trapencieris vēlas ko piebilst? Viņš ir ieslēdzis kameru. Pēter? Jā, es gribēju no rītā jau nobalsot un kaut kādā veidā netiku klāt. No rīta nevarēja. Tagad, jā, labi, paldies. Šobrīd vajadzētu būt visam kārtībā. Arī profesor Dambrau netika, bet tas bija tāpēc, ka es nebiju atvērta vēl līdz šim brīdim, kamēr nav pēdējie kolēģi arī pagūši uzstāties šajā sesijā. Tā kā paldies, novēlu visiem veiksmīgus balsošanas uzdevumu izpildi un arī valsts svētkus, pēc kuriem tad atkal tiksimies Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē. Paldies un uz redzēšanos!